Labs laiciņš! Sākam astroloģijas nodarbību numur 1. Tātad priekš astroloģijas ir nepieciešams astroprocesors. Visvienkāršākā programma ir Z-Lite. Ir dažādas Z-Lite 7, Z8, Z9. Šeit jūs redzat versiju Z-Lite 8, kas uzrāda planētu vietas zodiakā dotajā brīdī un zodiaka zīmes, kur planētas ir izkārtojušās. Tātad, kādas priekšrocības ir programmai Z? Ļoti vienkāršas. Mēs viņu atverot iegūstam tekošo laiku. Piemēram, dotajā momentā nospiežam tekošo laiku, kad tiek veidots ieraksts. Tekošais laiks mums ir 00:11 minūtes 37 sekundes. Enter. Un tā tad, ja man kāds naktī pazvana un uzdod jautājumu par to, vai šo, par kādu viņam interesējošu tēmu, tad planētu izkārtojums zodiaka zīmēs un mājās man var pastāstīt par šo tēmu interesantas lietas. Tātad viens piemērs, pirms mēs sākam no pašiem pamatiem, viens piemērs, kā darbojas astrokarte. Zodiaka zīmes parasti es lieku kartē tā, kad auna zīme ir kreisajā pusē, tā ir šeit auns, un svaru zīme ir labajā pusē. Augšā ir mežāzes, apakšā ir vēzis. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir jāņem vērā, ka zodiaka zīmes ir primārās mājas. Auna zīme, tā ir primārā pirmā māja, kas saucās es. Svaru zīme ir primārā otrā māja, 7. māja, kas saucās tu. Tāpat kā vēža zīme ir primārā 4. māja, kas saucās jūtas, jeb komforts, un pretī ir mežāzes, kas ir primārā 10. māja, kas saucās status, vieta sabiedrībā. Un tālāk, tieši tāpat attiecinot vēl ko diagonālis, vispār astroloģija balstās uz diagonāliem, viss zodiaks, piemēram, vērsis, vērša zīme, viņa asociējas ar veselību, ar naudu, ar vienu vārdu sakot, es resursi. Kas tad pretī ir? Skorpiona zīme. Visur, kur tie resursi tērējās. Visi kaifa stāvokļi, ekstremāli stāvokļi, drives, tur, kur mēs iegūstam no dzīves tādu azartu, prieku. Prieku var iegūt dažādi, bet Skorpiona zīme mums parāda, ka prieku mēs iegūstam ziedojot savus resursus. Tātad vai nu mēs paturam resursus vai iegūstam prieku. Tātad, lai mēs iegūtu adrenalīnu, mums ir jāriskē ar dzīvību. Arī seks ir dalīšanās ar enerģētiskajiem resursiem. Seks atrodas zem Skorpiona zīmes. Arī transformācija un maģija iet zem Skorpiona zīmes, arī tā ir resursu izmantošana. Tāpat arī dvīņu zīme, kas ir vienkārši iemaņas, zināšanas, valoda, prasme lasīt, rakstīt, primārā 3. māja, kaimiņi, visi kontakti, viss, ar ko mēs runājam, ko mēs sastopam. Šeit ir visas mūsu iemaņas, kas mums jāapgūst, lai varētu teikt, funkcionētu cilvēku sociumā. Un pretī dvīņiem ir strēlnieka zīme, kas ir ne tikai augstākā izglītība, ne tikai tālas zemes. Tie ir ideāli. Tā ir arī reliģija. Zem strēlnieku zīmes ir visas tās zināšanas, kuras mūs paceļ virs šī te
sociāli nosacītā iemaņu slāņa. Tās ir specifiskas zināšanas, specifiskas iemaņas, varētu teikt, zināšanas, kas iznes cilvēku ārpus vides, kurā viņam jākomunicē, ziniet, tā kā zirnim putras katlā, vienādam starp līdzīgiem, iznes cilvēku citā sfērā, tuvina viņu ideālam, padara viņu par tiekšanos, kā man būtu labāk pateikt, padara viņu tuvāku dievam. Redziet, zīmes ir tikai 12, un visas šīs zīmes aptver visas dzīves sfēras, kuras atrodas mūsu 3D realitātē. Tie ir 12 pašrefleksijas spoguļi, kas ieskauj 3D realitāti, viņu veido. Un par katru zīmi mēs varam runāt daudz plašāk. Un ielikt kādu no zodieka zīmēm, piemēram, kaut kādā vienā kopsaucējā, pateikt, strēlnieks tā ir reliģija, tā ir tiecība pie dieva, tā ir augstākā izglītība, tā ir izraušanās no parastās, ierastās vides. Tas tāpat pilnībā neizteiktu šīs zīmes īpatnības. Dvīņi ir visas dzīvei nepieciešamās iemaņas. Pretī ir strēlnieks, tās ir iemaņas, kas ir nepieciešamas, lai izietu ārpus ierastās dzīves ietvariem, lai izietu plašākā realitātes redzējumā. Un šeit mēs saskaramies ar to, kad daudzi ģeniāli cilvēki, kas ir izgājuši ārpus zīmes, ārpus ierastās dzīves ietvariem, praktiskajā dzīvē viņi ir pilnīgi nevarīgi. Kā tur, nezinu patiesība vai nē, anekdotē, kad Ņūtons olas vietā vārījis pulksteni, jo sapratis, ka vajag vārīt 6 minūtes. Bet stāsts šeit ne tikai par to, stāsts par to, kāpēc es lieku kosmogrammu nevis balstoties uz mājām, kā parasti rietumu astroloģija dara un kā māca astroloģiskajās skolās, kad šeit kreisajā pusē ir ascendents, labajā descendents, augšā MC, apakšā IC, bet kāpēc es lieku kosmogrammu balstoties uz zodieka zīmēm? Tāpēc, ka zodieka zīmes ir primārās mājas. Caur zodieka zīmēm mēs varam redzēt dievišķo programmu. Mājas, zvaigžņu mājas, es izmantoju tikai horārajā astroloģijā, analizējot cilvēka karti, skatoties viņa iespējas, perspektīvas, nolikto likteni. Es izmantoju tikai zodieka zīmes un sīkākai analīzē 27 nakšatras, zvaigžņu mājiņas, kuras mēs arī šeit redzam. Viņas arī var uzlikt programmā Z, lai viņas kļūst redzamas. Redziet, šeit pirmā Ašvinī, otrā Bharanī un tā tālāk. 27. zvaigžņu mājiņa, Revatī. Šeit mēs redzam sākuma punktus klasiskajā zodiekā. Praktiski mums šeit ir apvienoti 2 zodieki. 12 zīmju, ja pašrefleksijas spoguļu zodiaks un 27 zvaigžņu mājiņu zodiaks.
strīdi par to, kurš no zodiakiem ir pareizais, vēdiskais, kas balstās uz zvaigznēm, uz reāliem zvaigznājiem, vai klasiskais rietumu zodiaks ar 12 zīmēm, kurš balstās uz Zemes ekliptikas ciklu, tas ir reālajā Saules sistēmas astronomijā, kur Zeme riņķo ap Sauli. Šeit ir liekas. Katrs zodiaks parāda cilvēka realitāti no attiecīga rakursa. 12 zīmju zodiaks ilustrē cilvēka realitāti sociālajā sistēmā, cilvēka realitāti, kādā veidā viņš ir ielikts cilvēcē, kāda karma viņam šeit ir jāpilda šajā cilvēcē. Šis zodiaks nav par cilvēku īpašībām, šis zodiaks ir par karmu. Tūlīt paskaidrošu. Tātad, es jau nepieminēju divas zīmes, divas diagonāles. Piemēram, lauva un ūdensvīrs nozīmē to, ka lauva tas ir ego, zīmēšanās, izcelšanās, individuālisms, un ūdensvīrs tas ir kolektīvs. Tas ir pretējais ierakstīšanās kolektīvā. Tas ir ūdensvīra uzstādījums, ir būt daļai no cilvēku kopas maksimāli, kā saka, cilvēku kopā ierakstīties. Un lauvas uzstādījums ir maksimāli izcelties. Tāpēc šīs zīmes atrodas viena otrai pretī. Un pēdējā diagonāla jaunava zivis, jaunava pienākumi, kalpošana. Agrāk vispār 6. māja. Jaunava saucās kalpi. Un zivis ir slēptie ienaidnieki, agrāk saucās. Bet praktiski aiziešana no kalpošanas, aiziešana no pienākumiem. Ja jaunava ir pienākumi, tad zivis apzīmē visas tās vietas, kur cilvēks pienākumus nevar veikt. Neveic. Viņš ir nogriezts no dabiskās pienākumu schēmas. Viņš atrodas slimnīcā, viņš atrodas psihiatriskajā dziednīcā, viņš atrodas cietumā, tātad viņš atrodas zivīs. Ja cilvēks atrodas uz vientuļās salas, viņš atrodas zivīs, svētceļojumā atrodas zivīs. Visur, kur cilvēks ir ārpus darba pienākumiem. Jā, darbs, tā ir jaunavas zīme, 6. māja, tā ir obligāta dzīves sastāvdaļa. Vai tad tev jābūt ir zivīs 12. mājā? Un tev nav darba, nav pienākumu. Tātad vēl viens noslēpums, kad jūs analizējat zivs zīmi. Vēl viens noslēpums par zivs zīmi. Kur zodiakā atrast mīlestību? To mīlestību, par ko cilvēki runā kā par ideālu. Kura tad zīme to simbolizē? Skatieties. Novilksim trīsstūrīti, trigonus, piemēram. Ir uguns zīmes, ūdens zīmes, gaisa zīmes un zemes zīmes. Vilksim trīsstūrīti no auna. Auns, tas ir kardinālā uguns zīme. Tas ir vienkārši es. Es apzinos sevi. Auns tiecās sevi apzinoties, izpausties, nospēlēt lomu, būt krutāks par citiem, un tad viņš nonāk lauvas zīmē. Es esmu karalis. Es esmu kaut kas, es esmu individualitāte. Man vajag sevi realizēt. Kā realizēt? Un tālāk strīpiņi pa trigonu virzās tālāk uz mutablo uguns zīmi. Lauva bija fiksētā uz strēlnieku, un cilvēks tiecās uz ideālu. Viņam ir ideāls, pēc kura viņš sevi cenšas sakārtot. Sasniedzot šo ideālu, viņš iegūst jaunu es. Un tagad redziet, vēzis, tās ir primārās jūtas. Jā, tur ir mātes instinkts, tur ir viss kas, primārās jūtas, komforts. Vēzis ir mājas. Tātad
Ne tikai mājas, kas ir māja vai istaba vai dzīvoklis. Vēzis ir tavs dvēseles mājas, kad tu esi komfortā, tu esi mājiņās. Bet mājiņās ir garlaicīgi, tev jāapmainās ar enerģiju ar citiem, un tad vēzis iet uz Skorpionu. Šeit ir visa tā šuri mūri un viss, par ko rāda meksikāņu seriālos, un Garajā Poterā, Gradzenu pavēlniekā. Viss actions ir Skorpionā, jūtu actions. Visa tā putra vārās tieši šeit. Bet kādēļ vārās šī putra? Tāpēc, ka šis te jūtu kokteilis, viņš tiecās sasniegt mīlestību. Jā, zivis ir mīlestība. Tad redziet, cik vienkārši. Ja tu esi mīlestībā, tu neveic pienākumus. Kamēr cilvēks nemīl savu darbu, viņš iet uz darbu kā uz pienākumu. Kas ir jāveic, jāizdara, nepatīkam, bet viņš iet kalpo. Ja viņš ir mīlestībā, viņš vairs nekalpo. Viņš vienkārši ir priekā par to, ko dara. Tad viņš ir zivīs. Tad redziet, zivju zīmē var atrasties arī zivs zīmē, nesot cietumā un nesot psihiatriskajā slimnīcā. Bet veicot pienākumus ar prieku, arī tā var atrasties zivs zīmē. Un tātad, kad mēs esam sapratuši šos te principus, 12 zīmi, var lasīt par viņām daudz, bet principi ir samērā vienkārši un izsakām pāris vārdos. Tātad 12 karmas spoguļi, es, tu, resursi, kaifs, iemaņas, zināšanas, mājas, jeb komforts un pretī status, izcelšanās un ierakstīšanās, pienākums un mīlestība. Saprotiet, visu aprakstīju, nekā sarežģītu. Un tagad skatāmies, kādi tad spoguļi cilvēkam ir akcentēti. Un tūlīt jūs uzzināsiet galveno, ko nozīmē planētas. Mēs vienmēr sakam, lūk, es šeit cilvēks piedzimis būtu, viņš teiktu, man saule mežāzi, es esmu mežāzis. Pirmkārt, viņu varētu apstrīdēt jau tādā gadījumā, ja tā būtu sieviete, mums būtu jāskatās, kur atrodas mēnesis, kas sievietē ir ļoti būtiski. Un šeit mēs redzam, ka mēnesis atrodas pretējā zīmē, jo ir pilnmēnesis. Mēnesis ir vēža zīmē. Tātad pēc uzvedības šī sieviete būs vairāk vēzis nekā mežāzis. Jo mēnesis opozīcijā izslēdz, viņš pārsver. Opozīcija ir svari. Bet jūs uzzināsiet par katru aspektu, ko veido planētas atsevišķi. Bet dotajā momentā opozīcija pretējā zīme, tad mēnesis šeit pārsver sauli, mēnesis ir spēcīgāks. Vēža zīmē viņš ir mājiņās. Viņš pārsver sauli un vairāk cilvēkam izpaudīsies vēža zīme, īpaši sievietei, nevis mežāža. Un tātad, nesaules atrašanās raksturo cilvēka karmu. Cilvēka karmu raksturo visu planētu izkārtojumu šīs 12 spoguļos. Un astroloģijas programmā Z to var ieraudzīt. Kāpēc es dodu priekšroku visiem Z astroprocesoriem? Tāpēc, ka šeit ir tāda interesanta funkcija, kad es varu ieiet uzstādījumos, kur es pats izvēlos kartes parametrus, kādus parametrus es vēlos uzlikt. Šeit kādas planētas es vēlos ieslēgt, kādus aspektus akcentēt, kādu māju sistēmu, kādus salmutenus, doriforijus, ko es vēlos redzēt kartē, kas man ir būtiski. Es to visu varu izvēlēties pats, nosakot, kādā opcijā astroprocesoram ir jārāda man zvaigžņu stāvoklis, lai tas man būtu uzskatāms, saprotams, lai nebūtu nekā lieka, bet lai būtu viss nepieciešamais.
Mācoties pie manis kursos un apgūstot astroloģiju 5 dienu laikā, šī ir ievada nodarbība ar nosaukumu 0, nodarbības būs 5. Apgūstot astroloģiju 5 dienu laikā, es ieteikšu arī optimālās opcijas, ko jums vajag likt astroprocesorā Z, lai karte būtu, šis te planēta izvietojums zodiakā, jums būtu viegli lasāms un saprotams. Tātad, mums ir jāņem vērā tāds interesants aspekts, kad planētu izvietojums zodiakā ataino cilvēka karmu. Precīzāk vēl runājot, mūsdienu valodā karma tāds, katrs ar vārdu karma var saprast kaut ko savu. Tas ataino slimības vēsturi. Paskaidrošu, kāpēc es to tā saucu. Slimības vēsture. Ja mēs esam piedzimuši uz zemes, kā dvēseles, īsti veseli mēs neesam. Mēs neesam pilnīgas dvēseles, ja mēs šeit esam inkarnējušies. Tātad mēs šeit esam inkarnējušies, lai augtu, lai kaut ko sevi mainītu. Tātad mums ir karma. Un šīs te karmas atainojums ir planētu izvietojums zodiakā un to savstarpēji aspektu. Kāpēc slimības vēsture? Tūlīt paskaidrošu. Tad redziet, planētas atrodoties kaut kādās zīmēs, kā pašrefleksijas spoguļos, kā akcentācijas punkti, viņas šos spoguļus mazliet izkropļo, padara par greizajiem spoguļiem. Varētu teikt tā. Planēta, jebkura, ir tāds kā akmens iesviests stiklā, tīrā un gludā. Bet viņš to stiklu nesaplēš. Viņš to stiklu mazliet traumē. Ja stikls ir spogulis, padara attēlu subjektīvu. Tātad, ja mēs, piemēram, dotajā brīdī skatītos cilvēka dzimšanas karti, kurš būtu dzimis 11:00 un 11 minūtes pusnaktī, 28. decembrī, mēs varētu pateikt, ka šim te cilvēkam būs dzīvē viss kārtībā ar dvīņiem, jo dvīņu spogulī viņam nav planētas praktiski, gandrīz nav traumēts, asteroīds. Viss būs kārtībā ar iemaņām, rokas augs no pareizās vietas, runāt mācēs sakarīgi, jo dvīņu zīme nav traumēta. Lauvas zīme nav traumēta, viņš nebūs iedomīgs egoists, kas redz tikai sevi un neredz apkārtējos. Jaunavas zīme drusciņi ir traumētas, pienākumu zīme, tur ir melnais mēnesis, svaru zīmē, kas ir attiecību zīme, jo tas ir pašrefleksijas spogulis, tu ir lejupējošais mezgls. Tātad karmiskas attiecības no iepriekšējām dzīvēm ir garantētas. Skorpiona zīme ir mazliet traumēta, jo tur šeit atrodas Venēra, diezgan smaga planēta. Kāpēc smaga, uzzināsiet. Skorpiona spogulis, viņš ir subjektīvi izkropļots, viņš nerāda objektīvo realitāti. Strēlnieka spogulī atrodas veselas 3 planētas. Tātad izkropļojums strēlnieka zīmē ir tāds, ka cilvēks var pat kļūt par reliģiozo fanātiķi. Arī mežāža spogulis ir izkropļots, jo šķiet tur arī atrodas 2 planētas droši var teikt. Mēs pēc tam runāsim par 2 transformatoriem Saules sistēmā, par Hironu un Folu, kas ir planetoīdi ar elipsveida orbītu un savieno augstākās planētas ar zemākajām. Nosacīti. Viņus var ņemt vērā astroloģiskajā kartē kā planētas un ir jāņem vērā, bet piedot šiem transformatoriem tādu pašu svaru kā planētām varbūt nevajadzētu.
Tātad, protams, ir izkropļota statusa sfēra, un cilvēkam ir liels akcents uz savu statusu sabiedrībā. Nav izkropļota ūdensvīra sfēra, tad redziet, kāda diagonāla cilvēkam nav izkropļota. Viņam nav subjektīvā pieņēmumos savos individuālajos balstīta redzējuma uz savu vietu draugu pulkā sabiedrībā. Viņš var labi iejusties komandā, nekļūstot no tās atkarīgs, un var nodemonstrēt savu individualitāti, nekļūstot smieklīgs kā pēc papagaļa izkrāsota vārna. Bet nopietni traumēta ir zivszīme, tātad ar mīlestību, ar aiziešanu, ar bēgšanu no realitātes cilvēkam būs problēmas, jo zivszīmē atrodas ļoti divas spēcīgas planētas, Neptūns, Saturns. Lūk, tas ir tā, ja mēs analizētu cilvēku. Un tad mēs valkot visu šo te kopā, mēs iegūstam karmas portretu cilvēka, ja viņa slimības vēsturi. Tāpat savas īpatnības ir katrai no 27 mēnesis mājiņām, ko var palasīt informatīvajos materiālos, kuros ir aprakstītas nakšatas. Bet mēnesis mājiņas akcentētās vairāk attiecas uz psihoemocionālo portretu, nevis uz kārmu. Tātad 27 zodiaka sektori, viņi stāsta par psihoemocionālo cilvēka portretu. Un 12 zodiaka sektori stāsta par viņa vietu sociumā, jeb cilvēku sabiedrībā. Redziet, ja kāds grib saistīt savu raksturu ar zodiaka zīmēm, tad uzreiz pateikšu, tas nav jūsu iedzimtais raksturs. Iedzimto raksturu ataino citi faktori, par kuriem es mācu jau sen. Zodiaka zīmes ataino jums ieaudzināto raksturu. To, ko jūs esat ieguvuši tad, kad jūsu vide veidojas saskaņā ar Dieva nolikto karmu. Jo patiesībā zodiaka zīme Vēzis saucās mamma, un zodiaka zīme Mežāzis saucās tētis. Tātad primāri jums īpašības tiekšanos pēc statusa un komfortu ieliek māte un tētis. Par to būs atsevišķa saruna par bērnu piedzimšanu, par to, kurā brīdī sāk darboties astrokarte. Bet tagad pamēģiniet uzķert manu domu. Jaunava, jeb 6. māja, 6. zodiaka zīme saucās kalpe. Tad savu priekšstatu par pienākumiem jūs iegūstat no cilvēkiem, kurus jūs redzat kalpojam, kuri jums kalpo. Savu priekšstatu par attiecībām jūs iegūstat no svariem, no cilvēkiem, ar kuriem jūs sastopaties kā ar pretiniekiem. Savu priekšstatu par vērtībām, par vērtību sistēmu, par resursiem jūs iegūstat no tā, ar kādu, cik bagātā ģimenē jūs esat piedzimis. Savu priekšstatu par ierakstīšanos kolektīvā jūs iegūstat no tā, kādā klasē jūs esat mācījies, ūdensvīrs. Pamatiemaņas jūs iegūstat caur dvīņu zīmi pamatiemaņas dzīvē. Jūs viņas iegūstat, nevis jau ar viņām piedzimstat. Jūs viņas iegūstat komunicējoties ar citiem cilvēkiem. Caur internetu, caur tiešo sarunu, caur grāmatām. Jā, caur grāmatām dvīņi ir arī grāmatas. Caur grāmatām jūs arī komunicējaties. Jūs komunicējat ar rakstiem.
Viņš jums stāsta, jūs ar viņu komunicējat, lasot grāmatu. Viņš ir stāstītājs, jūs esat klausītājs. Dviņi ir jebkura veida komunikācija. Arī televīzijas diktors runā ar jums no dviņu zīmes. Lūk, mācītājs kancelē baznīcas runā ar jums no strelnieka zīmes. A televīzijas diktors no dviņu zīmes. Nu, protams, tagad viss ir internetā. Internets arī atrodas tur, dviņu zīmē. Protams, internets ir arī saistīts ar visu gaisa trigonu, ar ūdensvīru, jo tur ir kopas, draugi, Facebook sekotāji, Instagram sekotāji, Twitter sekotāji, tās ir kopas, tās visas ir ūdensvīrā atrodas. Un tur ir, protams, iespējas iepazīties konkrēti ar kādu, tas ir svaru zīme. Tad visa komunikācija internetā, tas ir gaisa trigons. Tad komunikācija ar vienu cilvēku konkrētu svari, komunikācija ar cilvēku grupu, ūdensvīrs, sava loka cilvēku grupu, komunikācija ar jebko dviņi. Ja par trigoniem runājam, par resursiem, aizmirs, nauda, tas ir svarīgi. Nauda mums ir vērsis, kā nopelnīt naudu. Ar darbu? Nē, ar darbu naudu nepelna. Darbs, pienākumi, tā ir jaunava. Nākošā zīme ir mežāzes status. Ar darbu cilvēks pelna statusu. Un par statusu viņam maksā naudu. Un tad, kad viņam ir nauda, viņš veido biznesu, viņš pieņem kalpus, lai palielinātu savu statusu un nopelnītu vēl vairāk naudas. Tā tas dzīvē darbojas. Un tagad noslēgumā, lai vēlreiz nodemonstrētu jums programmas Z iespējas, pastāstīšu jums mazliet, nejauši ienāca iedvesma naktī uzsākt nodarbību ciklu, un ko es šeit redzu? Es šeit redzu to, kad kāda ir, varu nolasīt, kāda ir mana vieta, kur atrodos es, kur atrodaties jūs. Caur planētu izvietojumu, lūk, šinīs te, kā man to pareizi pateikt, horoskopa mājās tātad. Šīs ir zodieka zīmes 12, tā ir kosmogrāma. Un šeit ascendents, descendents, ICMC, tas ir horoskops. Horoskops saucās pirmā māja, tas ir es. Es atrodos svaros, tātad praktiski tas nozīmē, ka es sākot šīs nodarbības orientējos uz jums. Jūs atrodaties aunā, jūs esat tie, kas veikuši pieprasījumu. Pieprasījumus esat veikuši pēc šīm nodarbībām, tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka es atkal atgriežos pie kursu pasniegšanas, uz to norāda Merkūrijas savienojumā ar Marsu. Retrograda Merkūrijas nozīmē, ka es atgriežos pie jau kaut kā, ko esmu darījis. Un Mars tas ir, varētu teikt, mana klausītāja signifikators. Mars atrodas strelniekā, tātad mans klausītājs ir orientēts iegūt īpašas zināšanas, nevis iemaņas, bet īpašas zināšanas. Mans klausītājs atrodas strelnieka zīmē, viņš grib augt, viņš grib paplašināt apziņu. Un viņš grib paplašināt apziņu, izmantojot Merkūriju, izmantojot sakaru līdzekļus. Es pats dotajā brīdī esmu stāstītājs. Redziet, trešā māja komunikācija, es esmu stāstītājs. Mans pārvaldnieks Venēra atrodas trešajā mājā, es esmu stāstītājs. Un jūs arī atrodaties trešajā mājā, jo, kad skatīsieties, zināmā mērā, jūs būsiet mani sarunu biedri. Arī trešajā mājā, tikai es atrodos Skorpionā. Esmu iekrāsots ar Skorpiona zīmi. Skorpiona zīme atbild par maģiem, burviem, dažādiem
realitātes, savas un citu realitātes transformētājiem. Tāpēc mans signifikators Venēra. Venēra ir mans signifikators tāpēc, ka Venēra pārvalda svaru zīmi. Svaru zīmē atrodas ascendents, kas simbolizē mani. Un svaru zīmē atrodas arī manu resursu pārvaldnieks. Tātad es pats esmu savu resursu pārvaldnieks. Un šeit jūs varat praktiski redzēt kartē, kurš māk var nolasīt gandrīz manu dzīvi. Izejot no tā, kas būs mans skolotājs, viņš karti paskatās, kas šos kursus uzsāka. Viņš uzliek astroloģijas karti, Ivo Puriņš, kur viņš atrodas. Svaru zīmē, svaru zīmē. Māk vērsties pie katra cilvēka personīgi, tas ir labi. Viņš ir gatavs uz to, ka klausītājs būs prasīgs, jo klausītājs atrodas aunu zīmē. Jā, ir gatavs. Tātad, kas man uzreiz interesē? Kas man uzreiz interesē pie šiem kursiem? Ja es esmu klausītājs. Varētu teikt, man interesē tas, vai es mācoties šīs kursos kaut ko iegūšu. Tātad Mars, mans signifikators, es esmu šeit ir klausītājs, mans signifikators ir savienojumā ar Merkūriju. Retrograda Merkūrijs atrodas tuvu Zemei. Kad apakšējā planēta iet retrogradā, viņa atrodas Zemei tuvu. Viņa ir jūtama, viņa ir dziļa. Varētu teikt tā, retrograda kustībā, jebkura planēta ir stiprāka, viņa ir jūtamāka, jo retrogradā atrodoties planēta atrodas Zemei tuvāk nekā Saule. To nozīmē burtiņš. Tātad tas nozīmē, ka zināšanas tās ir dziļas un pamatīgas, kas man tiek dotas, bet vai es viņas spēšu uztvert? Kvadratūra ar Neptūnu liecina, ka ja es mīlu mācīties, mīlu astroloģiju, mīlu zināšanas, nevis skolotāju, mīlu zināšanas, skolotājs šeit patīk, tāpēc, ka Neptūns ir trigonā ar skolotāju signifikātoru, ar manu signifikātoru. Bet, ja informācija neizrādīsies pārlieku mistiska un nesaprotama, kas varbūt šķērsis, es to ņemšu vērā, tad iespējams, kad es būšu ieguvējis, es uzzināšu kaut ko priekš sevis praktiski izmantojumu dzīvē, jo Merkūrijs tomēr ir praktiskā planēta. Un Merkūrijs šeit pārvalda 12. māju, kas ir mana klausītāja 6. māja, jeb darba māja. Tātad es to, ko kursos iegūšu, varēšu izmantot savā darbā, jo Merkūrijs pārvalda jaunavas zīmi. Tālāk. Mani draugi, dotajā momentā, kad es runāju, kur atrodas mani draugi? Mani draugi ir mani potenciālie klausītāji. Redziet, draugi, tā ir 11. māja. 11. mājas pārvaldnieks Saule. Saule atrodas 4. mājā, tātad, ko tas nozīmē, mani draugi atrodas mājā, un varbūt atpūšās un guļ gultā pašlaik. Jo 4. mājas virsotne ir maksimālā komforta zona, un tā ir gulta. Tātad. Mani draugi dotajā momentā, cik es redzu, ir, varētu teikt, materiāli patstāvīgi, jo ir savienojums ar labs aspekts ar Jupitera planētu versiju, bet pat cik Jupiters ir retrogrāda, tas nozīmē, ka tā naudas plūsma viņiem var būt nobremzējusies. Bet viņi visi ir potenciāli bagāti cilvēki, tādā nozīmē, ka resursu savai dzīvei viņiem pietiek, maniem draugiem.
pat, ja dotajā momentā tā resursu straume nav, viņa ir, varētu teikt, retrograda. Viņa nav tāda, ka resursu plūsma iet plašumā un mani draugi kļūst arvien bagātāki. Dotajā momentā Latvijā, kā jūs saprotat, resursu plūsma ir nobremzējusies ļoti daudziem, ne tikai maniem draugiem. Tātad, ja man jāskatās, kur varētu būt apgrūtinājumi, man ir jāskatās, kādā mājā atrodas Saturns, jo tā ir planēta, kas prasa ļoti lielu kvalitāti. Man ir jāskatās, kur atrodas augstākās planētas, tādas kā Urāns, Neptūns, Plutons. Redziet, daudz ko var izlasīt. Plutons sekstilī ar Venēru 3. mājā, Plutons 4. 4. māja. 4. māja ir tā vieta, kur ir mūsu apmešanās, kur mēs esam apmetušies. Un man ļoti patīk šī ilustrācija, kad es esmu apmeties zivīs. Zivis tas ir kaut kur ārpus pienākumiem, ārpus sociuma, tas ir kaut kur ļoti tālu. Es tiešām atrodos Zivs zīmē, bijušās īles sanatorijas teritorijā, kas pilnībā atbilst Zivs zīmei. Redziet, man 4. māja atrodas Zivs zīmē, 4. mājas pārvaldnieks. Un karjeras pārvaldnieks, mana statusa pārvaldnieks atrodas Vēža zīmē. Tātad mans status ir atkarīgs no tā, cik komfortabls es būšu jums katram personāli. Cik jūs varēsiet labi mani saprast, neizejot no savas komforta zonas. Ja jūs esat klausītājs, jūs to visu varat lasīt no otra gala. Jūsu mājas tad ir Vēzis, un Vēža pārvaldnieks Mēnesis atrodas savās mājās, un jūsu karjera, jūsu mērķi atrodas Mežās. Tātad mana klausītāja mērķis ir paaugstināt savu statusu. Un paaugstināt savu statusu viņš var efektīvi miedarbojoties ar draugiem, jo statusa pārvaldnieks atrodas 11. mājā viņam. Jūs saprotiet, ja mans klausītājs ir šeit, šis ir māja 1, tad māja 11 būs šī. Tā parasti horārā astroloģijā skaita. Tas ir mans, ja es strādātu, mans darba devējs atrastos šeit, mana darba devēja resursi atrastos šeit. Mana darba devēja dzīves biedrs atrastos 10. mājai pretējā mājā. Bet par to mēs visu uzzināsim ar laiku. Pagaidām griezīšu jūsu uzmanību pie fakta, kādas planētas es izmantoju kosmogrammas un horārās situācijas analīzē. Kosmogrammā es izmantoju 10 zināmās planētas, par kurām tiks stāstīts. No Saules līdz Plutonam, 7 ierastās. Saule, Mēnesis, Merkūrijs, Venēra, Mars, Jupiters, Saturns. 3 augstākās, Urāns, Neptūns, Plutons. 2 transformatorus, Hirons un Fols, un 4 asteroīdus. Horārajā astroloģijā es
skatos pēc klasikas, pirmkārt uz pamatelementiem, uz 7 galvenajām planētām. Ja vajag, vēl ņemot vērā arī asteroīdus kā tādus īpašus faktorus, kas iekrāso dažas nianses. Teiksim tā, ja es tagad dotajā momentā runātu, kā tad asteroīdi šīs nianses iekrāso dotajā situācijā, tad es varētu pateikt, ka manā resursu mājā, otrajā mājā, mana resursa mājā atrodas Pallāda, asteroīds Pallāda, kas praktiski simbolizē Persefoni, jeb Prozerpīnu, tāda dieviete sengrieķu mitoloģijā. Pazemes valdnieka Aīda sieva, kas pa ziemu nokāpa pazemē pie vīra un pa vasaru atgriezas virzemē pie mātes. Tātad šī te planēta, mistiskā Persefonija, Prozerpīna, viņa ietekmē manus resursus. Vesta, kas atbild par iniciāciju, atrodas 9. mājā. 9. māja, tā ir manu ideālu, manu skolotāju māja. Vēl 9. māja vai strēlnieka zīme saucās skolotāju. Junona, kas atbild par laulību, konkrēti Junona ir asteroīds, kas atbild par laulības institūtu, atrodas 12. mājā. Man 12. mājā. Tanī mājā, kas nav redzama, slēptajā mājā, kas iziet ārpus sociuma, ārpus pienākumu. Un galvenais asteroīds, kas simbolizē talantu, spēju radīt, Cerēram, Demēteram, auglības dievietem, kas simbolizē šo te nozaudēto cilvēka savienojumu ar dievišķo dzirksti, nozaudēto tāpēc, kad starp Marsa un Jupitera orbītu bija planēta Gaia, jeb Faetons, kas uzsprāga. Un viņas funkcijas turpina nest asteroīdi. Un Gaijas kodols, šīs planētas kodols atrodas tur, kur atrodas asteroīds Cerēra. Tad asteroīds Cerēra ir tikpat svarīgs kā ikviena no Saules sistēmas planētām. Pats svarīgākais asteroīds. Viņš simbolizē šo te uzsprāgušo planētu Gaiju. Cerēra atrodas 3. mājā, komunikācija, iemaņas un strēlnieka zīmē. Strēlnieka zīme, kā jau es minēju, tās ir zināšanas, kas iziet ārpus sabiedrībā ierastā komunikācijas līmeņa. Lūk, pirmajai reizei pietiks. Ieteiktu jums, pirms sākat mācīties, atrast internetā astroprocesoru Z, novilkt bez maksas un novilkt to. Šeit man rāda mazliet ķeburus, neiedziļinoties tekstā, tāpēc, kad mans dators nekodē kirilicu, krievu valodu, bet velkot no interneta astroprogrammu Z, jūs varat uzlikt funkciju rādīt angliski. Un astroprocesors jums parādīsies visi paskaidrojumi angļu valodā. Astroprocesors ievilksies jūsu kompjutera angliski. Ja jūsu kompjuters kodē kirilicu, jūs varat viņu ievilkt savā kompjuterā krievu valodā. Iespējas izvēlēties šo te programmu ielādējot savā datorā, jums tiek dotas izvēlēties valodu. Tā kā pagaidām jums teikšu atā.
novēlu atrast pareizo atbildi priekš sevi, mācīties vai nē, tā lai mācīšanās sagādā prieku, lai tas nav izniekots laiks. Savukārt pats sūtu sveicienu visiem draugiem, kuri jau mācījušies pie manīm, ir kalendārās zināšanas. Un tiem, kuri par manīm uzzina pirmo reizi, ir iepazinušies nesen, ir ieinteresējušies par to, ko es varu dot. Paskatīsimies, kā izvērtīsies mūsu sadarbība. Visu gaišu!